Bet šī mirklī es ar lielu prieku jūs gribu iepazīstināt ar konferences līdzorganizatoriem. Ar skaļiem aplausiem sagaidām vienu no viņiem, Nikitu Kazakeviču, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras inovāciju tehnoloģiju departamenta direktoru. Bujakašā! Es uzdrīkstos šodien stāvēt jūsu priekšā uz šīs skatuves. Ir bail, bet es uzdrīkstos. Es arī uzdrīkstos uzvarēt. Varbūt ne tagad, bet uzvarēt sacensībās un konkursos, kurās es piedalos. Bet tas nav tas, tā nav tā uzdrīkstēšanās, kas neļauj man aizmigt vakarā, vai pārpilda visus manus sapņus, vai mudina un liek nevis izkāpt no gultas no rīta, bet izlekt. Mani visvairāk motivē uzdrīkstēšanās radīt. Uzdrīkstēšanās radīt kaut ko jaunu un kaut ko vērtīgu. Tajā tēmā un tajā nozarē, kas man sāp vai kas man rūp. Un šodien es vēlos, lai jūs uzdrīkstētos, protams, uzvarēt, bet arī radīt. Un neaprobežojiet sevi un savu apvārsni. Radīšana ir mākslā un dizainā. Radīšana ir zinātnē un pētniecībā. Radīšana ir satura, literatūrā, producēšanā un, protams, arī uzņēmējdarbībā. Radiet kaut ko jaunu un kaut ko vērtīgu, kas jums rūp. Un atcerieties, ka tas radīšanas process ir sarežģīts, ir smags, ir barjeras un izaicinājumi, un tas ir ok. Ir jāiemācās baudīt sarežģītību. Jo tas nozīmē to, ka jūs rādat kaut ko netriviālu, kaut ko jaunu un ar lielu potenciālu uzlabot dzīvi cilvēcei, sabiedrībai. Un varbūt pat vajadzētu izvairīties no tām idejām, kas nāk pārāk ātri un pārāk viegli. Tas nozīmē to, ka droši vien jūs to jau esat redzējuši kaut kur, un tas jau eksistē. Kas nav slikti, bet ja jūs vēlaties veidot nākotni un būt daļa no nākotnes, tad ir jārada kaut kas jauns un kaut kas vērtīgs. Un, protams, atcerieties, svarīgākais visā procesā ir bauda, ir izbaudīt procesu, būšanu klāt ar savu komandu, ar tuviem cilvēkiem, ar jauniem klientiem, potenciāliem izpildītājiem un tā tālāk vienalga, bet baudiet. Un es domāju, šī konference ir tieši par to. Protams, par jaunu informāciju un iedvesmu, bet lūdzu, pavadam labi laiku, esam uzmanīgi un klausamies un izbaudam šodien. Paldies! Paldies, paldies!